Labdien! Mani sauc Zamita Danova, un es vairāk runāšu par izglītību, intuīciju un analīzi. Es gan vairāk orientējos uz vērtspapīra tirgu, bet šeit atrodas ļoti daudz jaunie speciālisti, kuriem ir katram savs lauks. Un tad mēs visi varētu domāt tieši par to savu vietu, kurā mēs darbojamies. Tātad, vai par investoru var kļūt arī jaunietis? Ar investoru parasti mēs saprotam cilvēku, kas ir gatavs ieguldīt, teiksim, 5000, 1000, lielāku naudas summu, bet mēs katrs varam būt investors savā izglītībā un apkārtējo izglītošanā. Tātad, kur tad sāks mūsu izglītības ceļš? Mūsu izglītības ceļš formāli vienmēr ir sācies pie grāmatas. Neformāli mūsu izglītības ceļš ir apkārtējā vide. Mūsu cilvēki, kas mums ir apkārt, diskusijas, kuras mēs varam veicināt, mēs varam iegūt izglītību internetā. Blakus izglītībai ļoti svarīgs ir atvērts pasaules skatījums, un tieši tādēļ mēs mācoties paši varam mācīt citus. Šobrīd Latvijā darbojas tāda vieta, ko sauc par investoru skolu. Tajā tiekas cilvēki, kas ir ieinteresēti vērtspapīra tirgu, kas vēlas iegūt jaunas zināšanas, kas vēlas satikties ar līdzīgi domājošiem. Gluži kā šobrīd mēs šeit satiekamies ar līdzīgi domājošiem, kas vēlas uzlabot situāciju pie mums Latvijā. Liels vairums no Latvijas iedzīvotājiem runā par krīzi, bet vienmēr izrādījies ir tā, ka ja masa par kaut ko runā, tas jau ir vairākumā gadījumu garām. Brīdī, kad pirms 3 gadiem liela daļa vērtspapīra tirgus dalībnieku saprata, ka tik ir jābūt, būs peļņa, mums būs ienesīgums liels bez riska, mēs ieguldīsim izkāps. Mazākā daļa tajā momentā saprata, ka viss tiešām ir beidzies, kad sāksies kritums un laicīgi ir jāiet projām. Šādu manu viedokli apstiprina arī viens no pasaules spilgtākajiem investoriem, Warrens Buffets, kurš saka, ja par kaut ko sāk runāt taksists, tad tā laiks ir beidzies. Tāpatās ir arī krīze. Visi šobrīd runā par krīzi, bet šeit mēs, kas esam sanākuši, mēs saprotam, ka risinājums šobrīd ir idejas. Nevis krīze, bet idejas. Tādēļ es aicinātu jebkuru no mums, mācoties pašiem, mācīt arī citus, izglītot cilvēkus, lai nerastos situācija, kad 13. janvārī jaunietis, kas nesaprot, kādēļ ir radušās šādas problēmas, iet un protestē, pats nesaprotot, kāpēc tā. Un otrs ir ļoti skumīgi, kad pašas bankas aicina paņemt cilvēku hipotekāro kredītu uz 40 gadiem un saukli izmanto tik vienkārši kā piezvanīt. Un nebūt atdot šo naudu nav tik vienkārši kā piezvanīt. Mana vīzija ir tāda, ka latvietim vajadzētu būt izglītotam par pasaules notikumiem, ne tikai skaidrēt, ka visapkārt ir krīze, un mums arī ir krīze, un galā beigās nolīst savā mājā un saprast, ka viss ir beidzies. Paldies par uzmanību!